Tā, Spriņģe. Vēlā vakar stundā sliktas ziņas Ingai Spriņģei, Latvijas galvenajai cenzorei. Amerikā Facebooks atlaiž visus faktčekerus. Un reku pat mūsu propagandas mēdīji sabijušies un uzreiz arī publicē, neslēpj vairs kā parasti. Tāpēc, ka nobijies Zakerbergs no tā, ka cietumā var Trumps ielikt par savu pilsoņu cenzēšanu, kas vispār ir tāds diezgan smags likuma pārkāpums. Lūk, nevajag sapriecāties arī pāri, tur runa gāja par Ameriku, te jau varbūt vēl izdomās, kā te cenzēt Latvijā turpināt, vai arī kaut ko jaunu izdomās. Nekur jau neliksies, tas ir asinīs, tā teikt, žurnālistika profesionālā kā cenzēt savus cilvēkus. Lūk, bet Amerikā tam ir pielikts punkts, pateicoties tam, ka Trumps pateica, ka nebūs te vairs nekāda ākstīšanās ar iedzīvotāju cenzūru. Tas tad arī Facebookā nenotiek. Facebooks jau tāds pusmīris, jau tur tāpatās ir cilvēki saprata, ka, ja tā, tad paldies, nē, ejam uz Ķīnas kompartijas TikTok labāk. Lūk, 5 gadus bija cenzējuši, tad arī Spriņģe Latvijā 5 gadus veselus bija cenzējusi, iedomājieties, iedzīvotāju viedokļus un uzspieda savu patiesības ministrijas viedokli vienīgo. Tāda ir realitāte. Kā tu mums nepietrūksi, Ingucīt? Mani sauc Rudolfs Brēmanis, pievienojieties šim te profilam, skatīsimies līdzi, kā mums te ies turpmāk karjeras Spriņģei. Padalieties, aizsūtiet šo ziņu kādam, ko cenzēja.